Sveiciens, dārgie skatītāji! Prieks ir atgriezties. Arī viens no noslēdzošajiem raidījumiem, tuvojamies finišam. Un šis raidījums ir īpašs ar to, ka man dikti atgādina pasaku par Rūķīti un Mājiņu, jo mēs plānojām raidījumu ar Pasaules veselības organizāciju, mēs nepārspēlējām kādu gadu, un tad bija dažādi apstākļi, kas mūs vienu no otru šķīra un attālināja, bet beidzot mēs esam satikušies. Un sarunai ir piekritusi Marta Krīvada no PVO Latvijas filiāls, tā laikam drīkst teikt, pārstāvniecības. Un šodien tad mēs parunāsim par PVO, par kompetenci, par viņu pozīcijām un arī Martas redzējumu. Ar vienmēr sakot, baudam. Marta, paldies! Paldies un prieks, ka beidzot satikāmies. Šajā raidījuma kontekstā tradīcijas. Jāsāk ar to, ka, lai skatītājs saprot, tātad, kas tu esi par speciālistu, pieredze, izglītība, varbūt arī nedaudz par PVO, un tad pēc tam ķersimies pie lietas. Vismaz paldies, ka tu ielūdzi mani uz šo sarunu un ka mēs bijām viens ar otru pacietīgi. Un man ir prieks, ka varbūt tā arī vajadzēja būt, ka mēs esam vieni no noslēdzošajiem raidījumiem. Jā, es esmu Marta. Man ir tā mana profesionālā pieredze, kā viss sākās pirms kādiem 20 gadiem. Es sāku savu ceļu patiesībā kā strateģiskās komunikācijas speciālists. Līdz ar to man ir diezgan plaša pieredze ar dažādām tēmām un ar dažādiem partneriem, kā strādā bizness, kā strādā valsts, kā strādā NVO. Bet tad pirms kādiem 7 gadiem jau es mainīju savu profesiju, es ieguvu sabiedrības veselības maģistra grādu. Es 4 gadus strādāju veselības ministrijā Latvijā tieši ar psihiskās veselības un atkarību politikas pārmaiņu ieviešanu. Tieši politiskā līmenī kopā ar veselības ministriem. Un pēc tam es ieguvu Fulbright stipendiju Amerikā un gadu tur gan nostudēju, gan nostrādāju praksē, gan ļoti daudz iesaistījos pētnieciskajā darbā un tostarp intervējot un tiekoties ar dažādām organizācijām, kas strādā vai no ar dažādiem atkarību jautājumiem vai psihiskās veselības politikas jautājumiem. Lūk, un pēc tam, kad es atgriezos Latvijā, tad es sāku darboties Pasaules veselības organizācijas pārstāvniecībā Latvijā, kā cilvēks, kurš pārsvarā tur rūpi par visiem projektiem, ko mēs Latvijā darām saistībā ar psihisko veselību un atkarībām. Bet ir arī dažādi citādi projekti. Kopumā es esmu tas cilvēks, kurš rūpējas, lai mūsu darbs šeit Latvijā būtu pierādījumos balstīts, kas nozīmē, ka tas ir balstīts faktos un datos. Arī reizēm, ja tie ir neērti, tad mēs tā teikt neesam nevienā pusē, mēs esam faktu un datu pusē un pētniecības pusē. Un mēs turam rūpi par to, lai tie, kas arī grib rīcību politiku Latvijā veidot tieši no nevis personīgām pārliecībām, vai tāpēc, ka kaimiņam tā liekas, vai tāpēc, ka tā smuki izskatās, bet tāpēc, ka tas tiešām strādā. Un, piemēram, mēs palīdzam atbalstam veselības ministrijai dažādos veidos, vai tas ir interešu pārstāvniecība, reizēm ir jāaiziet uz Saimu, kaut kas pastāstīt, vai tie ir ļoti praktiski konkrēti projekti, tādi inovatīvi vairāk, kas palīdz ieviest jaunas pārmaiņas dažādās jomās, gan saistībā ar atkarībām, gan ar psihisko veselību, gan ar primāro veselības aprūpi un tā tālāk. Lūk. Ļoti plaši un iespaidīgi izklausās. Ļoti labi. Tad, principā, jāķerās varbūt tās tam vērsim ir pie rakiem. Sāksim ar Pasaules veselības organizāciju. Ja tu varētu tādu ieskicēt skatītājiem, lai viņi saprot, jo varbūt tās kādam nav līdz galam izprotams, varbūt tās kādam ir tā saprašana par to, kas ir PVO, ir varbūt tās kaut kāda tāda sašaurināta. Īsumā varētu pateikt, kas tā ir par organizāciju, varbūt kāpēc viņi ir vajadzīgi un ka tās pamatfunkcijas.
Paldies, tas ir ļoti labs jautājums, jo es teikšu atklāt arī tad, kad es sāku strādāt, man bija galvā bišķiņa haoss, jo mēs zinām no 90. gadu filmām, tur Džulija Roberts ar tādu kaut kādu vesti tuksnesī, kur ir rakstīts PVO, tur ar džipu brauc, ja, un tad mēs zinām, ka PVO daudz iesaistas, piemēram, Āfrikas reģionā, tieši saistībā ar dzīvību glābjošo vakcināciju. Tad mēs zinām, ka kaut kur palīdz, piemēram, Gazā vai Ukrainā, bet tad ir, piemēram, tā kā Latvijā, ja, nu, mēs šeit esam, it kā cilvēki reizēm saka, nu, jūs sēžat birojā. Jā, jo mēs neesam Latvija, nav ne Āfrika, ne citas valstis, ne Ukraina, paldies Dievam, kur ir vajadzīga jau tāda, nu, teiksim tā, lauka palīdzība cilvēkiem, tāpēc, ka valsts pati netiek varbūt galā, un citās valstīs PVO tiešām pilda bez maz vai veselības ministrijas funkciju. Bet Latvijā un Eiropas reģionā PVO, es parasti cilvēkam saku, iedomājieties, ka tā ir tāda Eiropas universitāte, kura to vien dara, kā visu laiku vāc datus un veic pētījumus, lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā ir tas zelta griezums. Kas tad strādā un kas nestrādā saistībā tieši ar sabiedrības veselības jautājumiem. Un tas ir tāds milzīgs gross, kuram pēc tam ir dažādi zari, kā mēs to grozu un tās zināšanas varam izmantot. Un mēs viņas varam izmantot vienkārši, lai uzzinātu, jo reizēm, zini, pētniecība, tas ir tāds ārprātīgi apjomīgs, masīvs. Tāpēc es arī vienmēr saku, ka nav korekti un reizēm īstenībā cilvēki spekulē, ka viņi paņem vienu pētījumu un saka, ir īstenībā šitā, bet pētniecība tā nestrādā. Tur ir jāzina, kā viņa strādā. Tu nevar paņemt vienu pētījumu un uz viņā tagad balstīt visu politiku, jo pētījumi reizēm ir pat konfliktējoši. It kā pa vienu tēmu, divi dažādi rezultāti. Tev ir jāsaprot un jāzina, kāpēc viņi atšķiras. Tev ir jāsaprot, kāda ir bijusi metodoloģija. Nu, lūk, līdz ar to viens ir tas, ka mēs palīdzam valstī uz vietas ātrāk norientēties, kas ir izpētīts un kas nav izpētīts. Un tad PVO arī, jā, viņa atbalsta atsevišķas iniciatīvas. Latvijas gadījumā PVO kopā ar Veselības ministriju ir vienojusies, piemēram, ka šajos 2 gados mums ir svarīgas 3 tēmas Latvijai. Primārā veselības aprūpe, viss, kas saistās ar ģimenes ārstiem, psihiskā veselība un tieši alkohola rīcība politika. Lūk, un tad mēs koncentrējamies ap šīm tēmām un dažādos veidos palīdzam Veselības ministrijai, un ne tikai ministrijai, bet arī, piemēram, ļoti cieši sadarbojamies ar bērnu slimnīcu vai ar varbūt kaut kādos projektos ar citiem iesaistītiem partneriem un realizējam tādas lietas, kas vēl palīdz īstenot šo pētījumu bāzi, jo kas tad ir pētījumi? Pētījums nav, ka tu sēdi pie datora un kaut ko rēķini. Pētījums ir, ka reāli notiek kaut kādas pārmaiņas, un tad mēs viņas mēram kontrolētā vidē. Un pēc tam, tad, kad tas ir izdarīts, mēs to atkal liekam lielajā katlā iekšā, un tad varbūt citas valstis var ņemt piemēru no Latvijas, kas starp citu arī notiek. Un mums ir daži tādi projekti, kur Latvija ir bijusi pirmrindnieks un kas tagad tiek PVO līmenī Eiropas reģionā rādīts kā paraugs, piemēram. Nu tā, vai arī tad mēs mācāmies no citām valstīm. Nu, labi, tad saprotams ir tas, ka vismaz man ir saprotams. Es atceros, ka man bija Veselības ministrijā bija saruna ar Elēnu Zviedru, ka mēs tā kā pasmējāmies par it kā, ka te jau tāpat visi sēž tikai bulciņi zēd pie datora un tā. Saprotams, ka tas tā nenotiek. Bet, lai samazinātu jebkāda veida riskus, šī ir pirmā reize, kad es kaut ko tādu prasīšu, bet vienkārši, tāpēc, ka sabiedrībā ir cilvēki, kas skatās uz visiem ar kaut kādu nebūtu skaudību, šitie jau tur sorosieši, un tur vēl kaut kas, un vēl kaut kas. Parasti ir cilvēki, kas lieto atsevišķas vielas. Bet no kurienes Pasaules veselības organizācijai ir finansējums? Ļoti labs jautājums. Man arī bija tāds jautājums, kad es sāku studēt. Pasaules veselības organizācijas budžets veidojas no 2 daļām. Vienas ir tā saucamās obligātās valstu iemaksas. Ja es nemaldos, Pasaules veselības organizācijā ir 198 pasaules valstis.
Un valsts, ja viņa grib būt dalībniece, viņai ir jāmaksā minimālā iemaksa, kas tiek pielīdzināta, ja es nemaldos, iedzīvotāju skaitam. Droši vien tur ir vēl kaut kādi indikātori, kurā ekonomikas attīstības fāzē atrodas valsts un tā. Bet jā, tā tad ir šīs te obligātās iemaksas, un tas ir lielākā daļa. Un tad pārējo daļu veido tā saucamie brīvprātīgie ziedojumi, no kurienes arī aug kāja tām sazvērstības teorijām, ka tā ir tur, tad viss ir Soros vai es nezinu, kas tagad ir modē, kurš ir tas sliktais tagad. Bet vienmēr sakot, tie ir brīvprātīgie ziedojumi, un brīvprātīgie ziedojumi nāk vai nu no atsevišķām valstīm, kur ir arī īpaši Eiropā, un tā bija arī saistībā ar Ameriku, kur valdība ir izlēmusi, ka mēs maksāsim vēl bišķi vairāk nekā tas obligātais maksājums. Un, ja es nešaubos, piemēram, Vācija, man liekas, maksā vairāk, un tagad Skandināvijas valstis ir arī, tā teikt, saspļāvušas plaukstās, restīvi, tur viņi tā kā piefinansē vēl klāt. Bet tad nāk tas, ka to var arī tu vari noziedot PVO. Un tāpat ziedo, piemēram, filantropi. Vēsturiski, protams, ka visvairāk tā vēsturiskā tradīcija ir tāda, ka filantropija nāk no Amerikas. Un, protams, ka tur Amerika ir valsts, kur ir ārkārtīgi bagāti cilvēki uzņēmēji. Un, jā, viņi arī ziedo organizācijai. Un tas bieži vien ir arī būtisks atbalsts. Visbiežāk gan viņi ziedo, ja es pareizi saprotu, tādām mērķētām programmām, piemēram, HIV ierobežošanai Āfrikā vai tuberkulozes apkarošanai, kas, starp citu, arī Latvijā mums ir. Daudz cilvēku nezina, ka tuberkuloze joprojām ir reāla lieta, un arī Latvijā, diemžēl. Tā kā vai man izdevās aptuveni iezīmēt? Es domāju, ka vismaz atkal man atnāca saprašana. Labi, jūtu, ka tu esi cilvēks, kurš ir gatavs runāt skaidru valodu. Man tas ļoti priecē, jo šis projekts principā balstās uz vienkārši runājumu un viss, un būs labi. Tad sāksies virkne ar provokatīviem jautājumiem. Pirmais. Mums arī raidījumā bija ar Elīnu Varbļevsku bija ļoti burvīgs raidījums par vienu pētījumu, kurā viņi piedalījās par to, kā Latvijā principā visi grozījumi normatīvos aktos, kas skārta alkohola politiku valstī, ir bijuši ārprātīgi bremzēti, sākot no iestāšanās Eiropas Savienībā mirkļa. Līdz tam vajadzēja piedzīt, pēc tam mēs atmetam pavisam. Tagad nesenie grozījumi, kas arī tika pieņemti, tātad augustā stāsies spēkā, vismaz tā kripata no tiem visiem, kas bija paredzēti, stāsies spēkā. Tavs un vai PVO viedoklis? Pirmkārt, cik efektīvs tas iespējams būs? Jo es uzreiz tad varu vienkārši no savas puses, man liekas, ka dēļ tā, ka tā ir kripata no tā visa kopējā, iespējams, sekas būs negatīvas, tāpēc, ka vienkārši izrauc ārā no konteksta. Varbūt es kļūdos. To tu man varēsi paskaidrot. Un otra daļa šim jautājumam ir, kā tā? Kā tā, ka jūs cenšaties, ministrija cenšas, iekšlietu ministrija necenšas, izglītības ministrija pēc viss spriežot arī, kaut ko tagad laikam sāk kaut ko darīt. Vids traucē, ekonomikas ministrija traucē. Respektīvi, tiešām tas lobijs ir tik spēcīgs. Kā var nonākt līdz tam, ka ar tik gaišiem un saprātīgiem un zinātnē balstītiem idejām mēs atsitamies pret ko? Pret finansējumu? Pret vienkārši stāstu par to, ka Latvijai naudas nebūs, bet tās arī ir muļķības, kā mēs zinām. Tas ir smieklīgākais, ka mēs redzam no tiem pašiem pētījumiem, un starp citu tagad no Lietuvas arī, kur ir pavisam svaigi dati, ka tieši otrādi, ka, piemēram, ceļot akcijas nodokli, ko Latvija nav izdarījusi diezgan ilgus gadus tagad, ceļot akcijas nodokli, Lietuvas gadījumā viņi stāstīja tikko, ka pie parlamenta bija pikets viņiem, kas teica, ka valsts turpmāki gadu zaudēs 70 miljonus eiro.
Un tikko ir svaigi dati iznākuši, kas rāda, ka kopš 2017. gada, kad viņi pacēla akcīzi, katru gadu valsts iegūst 107 papildu miljonus. Tā tad ir plusiņš, jā? Ir plusiņš, un līdz ar to tas nav tikai par to, lai gan, protams, mana kā sabiedrības veselības un arī personīgā pārliecība ir, ka veselību un dzīvību nevar izmērīt naudā, bet šajā gadījumā arī tas ir, teiksim tā, pilnīgs fakes, ka tāpēc, ka mēs pacelsim akcīzi vai kaut ko ierobežosim, pārdomāti ierobežosim to, kas jau ir pierādīts, kas strādā, ka valsts zaudēs ekonomiski. Tā kā tas ir viens pamatīgs mīts, kam, ja mēs gribam, mēs varam pēc tam vēl pievērsties. Bet es varbūt sākšu ar to tavu otro jautājumu, prasi, kā tā. Man liekas, ka tas ir tāds filozofiski eksistenciāls jautājums. Viena puse viņam ir, kas vispār ir saistībā ar to, kā Latvijā strādā rīcība politikas plānošana. Un tur ir diezgan daudz saistība arī ar mūsu vēsturi, jo mēs esam joprojām Austrumēropas valsts. Un kaut kur no turienes nāk arī tā pieredze, ka katrs kopj savu dārziņu. Mēs esam ļoti lieli individuālisti. Mēs galvenais gribam un satraucamies, lai mums neviens neko nevar piešūt. Ja? Un tur ir daudz, tur ir nāk viss kaut kas, gan tāpēc, ka tiešām, diemžēl, mēs redzam, ka joprojām mēs mēģinām kādam kaut ko piešūt, ja nedod Dievs, ja viņš vēl ir kļūdījies, ja? Kā mēs gribam sodīt visus. Un pēc tam brīnamies, ka neviens negrib ieviest nekādas pārmaiņas, ja, tāpēc, ka cilvēki baidās. Tas ir viens līmenis, ka mēs esam ļoti decentralizēti. No vienas puses tas ir forši, ka mums nav kaut kāds tur diktators, kas pasaka, tā, tagad visiem uz šito jāstrādā. Ja, tā ir demokrātija. Bet no otras puses, vēsturiski arī tas ir tā pieņemts it kā, un tam nav vispār arī pamatojumi, bet tā tas ir nāk no bijušās Padomju Savienības skatījuma uz atkarībām un arī uz alkoholu, ka tā ir veselības ministrijas lieta, ka tā ir medicīna. Lai gan mēs jau sen zinām, ka atkarības un vielas, tas tomēr, teiksim tā, tur, kur ir vajadzīga medicīniskā palīdzība, tā jau ir, es atmanojusi, galvas stacija. Bet, lai cilvēki tur nenonāktu, tur ir tā izglītības ministrija, labklājības ministrija, iekšlietu ministrija un tā tālāk. Es gribētu teikt, es arī tur piedalos. Jā, un NVO un viss kaut kas tāds, bet mums tomēr joprojām visi saka atkarības veselības ministrija. Tā kā. Tāpēc, jā, protams, mēs arī esam iesaistīti, bet, zin kā, tad, kad ir par kaut ko atbildīgi visi, īstenībā atbildīgs nav neviens. Līdz brīdim, kā ar šobrīd, ka tas tiešām ir pateikts, ka tā ir veselības ministrijas kompetence, tad notiek darbs, bet, godīgi sakot, viņš arī notiek tāds, līdz ar to ir kaut kāda tā situācija, ka viena ministrija darbojās, un citas tā kā, viņām tā vienmēr būs bišķi zemāka prioritāte. Par to varbūt mēs vēl varētu runāt daudz un dikti, bet tās ir tādas uzvedības patērni, ko mēs redzam arī valsts pārvaldē. Un te es gribētu teikt, ka es aicinu nebūt tādiem vīzdegunīgiem, ka tai valsts pārvaldē, jo valsts pārvaldē strādāja mēs paši sabiedrība. Un īstenībā tas, ko es redzu, kā notiek valsts pārvaldē, godīgi sakot, arī sabiedrības līmenī un pat mazajās kopienās tā tas notiek. Ka katrs tomēr grib kopt to savu dārziņu un lieciet man mieru par citām problēmām. Bet tad tavs jautājums bija par to lobiju, cik tad viņš ir spēcīgs. Jā, lobijs ir spēcīgs. Un te es nevaru pārmest, ka lobijs dara to, ko viņš dara, tāpēc, ka viņu motivē bizness, un viņu motivē nauda, un viņu motivē kapitāls. Un viņam ir ok nodarboties ar tādu biznesu. Protams, ka viņš viņu aizstāv, un viņš viņu aizstāv ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Jāsaka gan, ņemot vērā gan manu praktisko pieredzi, gan arī tagad tas, ko es redzu, kā notiek pie kolēģiem citās valstīs, un arī cik es esmu studējusi jau vispār vēsturiski kaut kādas pārmaiņas, kā notiek. Un
Nu, tas, kā strādā Latvijā lobbyis, tas ir ļoti, ļoti paredzami. Tur nav nekā jauna, tur nav nekā kreatīva, tur nav nekā šokējoša. Ja? Man pilnīgi smaidīgi gribās. visi tie argumenti, tu jau viņus vari paskatīties, tas viss jau ir izmantots simtiem reižu, un tur nav nekāda, tā teikt, radošuma. Un tas ir pat drusciņi garlaicīgi. Un līdz ar to man, teiksim, nav tādu kaut kādu tur personīgu tur ojojoj. Lobbyis dara savu darbu. Tas, kas ir būtiski, ir, ka mums arī ir jādara savs darbs gan Pasaules veselības organizācijā, un mums ir jāstiprina pētījuma bāze, tāpēc, ka šo pētījumu bāzi ir jāfinansē kādam. Un skaidrs, ja alkohola lobby finansē alkohols un biznesi, tad tāpēc ir ļoti būtiski, ka ir, piemēram, Pasaules veselības organizācija, kas ir gatava ieguldīt šo te finansējumu, lai būtu pētījuma bāze. Jo tas ir vienīgais, kā mēs varam atspēkot lobija kaut kādu soļus un apgalvojumus. Un otra lieta, valsts pārvaldei un politiķiem ir jāizdomā un pašiem sev jāatbild, par ko mēs degam un ko mēs aizstāvēsim, un vai mēs aizstāvēsim tikai tās lietas, kurām ir tūlītais rezultāts pēc mēneša, vai mēs tomēr esam gatavi arī ieguldīt ilgtermiņa investīcijas, kas atsauksies principā uz visas nācijas nākotni. Un runājot tieši par alkoholu, es zinu, cik tas ir daudz izskanējis mēdījos, bet tie fakti, diemžēl, ir ļoti bēdīgi Latvijas gadījumā. Un ja mēs šobrīd runājam par visiem tiem demogrāfijas pasākumiem un kaut ko tādu, un starp citu arī drošības jautājumiem, tad Latvijas gadījumā, diemžēl, tas ir ļoti saistīts ar tuvāko, es teiktu, 15-20 gadu nācijas izdzīvošanu. Kāda būs tā jaunā paudze, vai mums būs pietiekami vīriešu, jo alkohols šobrīd vissmagāk ietekmē tieši vīriešu populāciju, un starp citu alkohola ierobežošanas pasākumu, tāpēc arī visātrāk rezultāti ir redzami tieši uz vīriešu populāciju, ka mēs iegūstam gan viņu dzīvildzi, gan dzīves kvalitāti. Tā kā, tas ir tāds jautājums vairāk nevis par lobiju, jo lobijs, viņš saku, tur tas ir tas pats, ko darīja arī par cigaretēm savulaik, tabaku Amerikā, jā, tas viss ir kaut kas tāds, kas rokas grāmata, pēc kāds viņi strādā? Principā viņiem ir sava, man liekas, rokas grāmata, un man ļoti liels prieks, starp citu, ka tikko PVO izdeva, kā viņi sauc to playbook, tā kā spēles grāmatu par to, kā strādā lobijs, kur tiek atspēkoti vienkārši ar datiem visi mīti, ko rada lobijs. Līdz ar to lobijs vienkārši dara savu darbu. Lūk, tad par tiem grozījumiem, tas pirmais jautājums. Viņi nav izrauti no konteksta. Grozījumi, tie, kas izgāja cauri, ir labi. Tas, kas ir žēl, ka sākotnējā tā pakete, kas bija, viņa bija daudz jaudīgāka. Un tas ir žēl, neizgāja cauri. No otras puses, es visu cieņu, beidzot kaut kas izgāja cauri. Jo Latvijā šajā jomā, tāpēc, ka es arī strādāju veselības ministrijā pirms tam tos 4 gadus, es atceros, ka mēs gājām jau ar tiem grozījumiem vairākas reizes ar vairākiem ministriem, un tur neko nevar pārmest vispār nevienam ministram, kas ir bijuši pirms, vienalga, kāda ir viņa politiskās partijas piederība. Veselības ministrija tiešām ir nesusi jēgpilnus grozījumu ierosinājumus, bet, tas, kas izgāja cauri, diemžēl, ir tāda plāna kārtiņa, un Latvijas gadījumā, tie rezultāti, viņi nebūs visticamāk tik pamanāmi. Vismaz manā rīcībā nav šobrīd tāda pamata domāt, ka būs kaut kas negatīvi, ka kaut kas būs vēl sliktāk. Nē, es domāju, ka piemēram, uz intoksikācijām, uz hospitalizācijām, uz to, kas notiek pirmdienas rītos uzņemšanās slimnīcās, tur mēs redzēsim uzreiz kaut kādus uzlabojumus. Un PVO arī pēc tā, kad augustā stāsies spēkā šie grozījumi, PVO ir arī apņēmies pētīt un skatīties, kādi tad ir tie rezultāti.
Tā kā noteikti kaut kādi ieguvumi tur būs, taču priekš tā, cik dziļā bedres dibenā, sauksim to tā, mēs esam, no kurienes mums ir jāatsparās. Nu, jā, tie grozījumi, viņi varētu būt jaudīgāki, bet man ir tāda cerība, ka šitas ir tāds pirmais inerces, tāds, kas ir pagrūdis tos ratus uz priekšu. Es zinu, ka top jau nākamie priekšlikumi un vēl man ir liels prieks, kas ir ļoti izmainījies, ir mēdīju interese. Ja kādreiz es redzēju, ka tā kā vispār kustinot šo tēmu, es saņēmu kaut kādas mēdīju rakstīt tādus izsmējīgus rakstiņus reizēm, tādus ļoti virspusējus. Godīgi sakot, joprojām es te dažreiz nobrīnos, ka tādi labi portāli publicē, piemēram, tur atklāt kaut kādu topu, kurš alkohols ir kaitīgāks, kurš nekaitīgāks, bet no otras puses mēdīji tiešām ļoti labi šobrīd dara savu darbu, gan sabiedriskie, gan privātie, un es redzu arī apkārt cilvēki, tādi kā tu, kas vienkārši ir pārskatījuši savas personīgās izvēles, un kaut kāda kustība notiek, viņa varbūt nav tik strauja, kā viņa vajadzētu, jo Latvijas rādītāji tiešām ir ļoti slikti. Tad mēs neesam tā kā, es nezinu, tur Francija vai Grieķija, kur ir tādi mēreni iedzērāji, ja, un līdz ar to viņi var arī atļauties bišķiņi tā kā vaļīgākus to skatīties. Mūsu gadījumā mēs runājam par tādu smagi dzerošu nāciju, kurai sākumā, lai atspartos, ir nepieciešama arī tādi daudz konkrētāki ierobežojumi, turklāt visās disciplīnās. Un tās disciplīnas ir 3. PVO, tā viena ir akcijas palielināšana, otra disciplīna ir pieejamības, fiziskās pieejamības palielināšana, respektīvi, ka mums ir grūtāk nokļūt un iegādāties to alkoholu, un trešais ir mārketinga ierobežojumi. Un ir būtiski, lai tie grozījumi un ierobežojumi nāktu no visām 3 disciplīnām, jo alkohols kā viss neinfekciju slimības, ja? Tur nav, teiksim, ja ir infekcijas slimība, vai tur covid, vai tuberkuloze, vai HIV, jā, tur ir viens konkrēts iemesls, kāpēc tas ir noticis. Alkohols, vēzis, dažādas kardiovaskulārās saslimšanas, tur vienmēr ir dažādi iemesli, dažādi riski, kas satiekās kopā un izraisa to. Un tāpēc arī risinājumam ir jābūt kompleksam. Nebūs tā, kā reizēm patīk cilvēkiem, arī tam pašam lobbyam vai reizēm kādam politiķim teikt, ka vienkārši vajag, nezinu, izdarīt šito tur, un tad viss būs labi. Vai vienkārši šitas nestrādās, tāpēc, ka tur nākamajā rītā mēs neredzēsim rezultātus. Nē, un tā ir atkal zinātnē balstīta pieeja, kas sev ir pierādījusi, ka mums ir jānāk no visām 3 šajā gadījumā pusēm un vienlaicīgi jāveido šī tāda drošā vide. Un turklāt šīs 3 disciplīnas, ko es nosaucu, viņas ir finanšu maz prasīgākās no valsts. Tas ir principā vislētākais un visefektīvākais. Tas ir principā visvienkāršākais un efektīvākais veids. Mums nav jāizgudro divriteņi. Tās ir tādas lietas, kas neprasa ne sistēmiskas pārmaiņas, ne cilvēku resursu ieguldījumu, ne valsts pārvaldē šausmīgi daudz. Tagad būtu kaut kādas atkal jābūvē jaunas sistēmas. Nē, tās ir tādas diezgan vienkārši ieviešamas pārmaiņas, kur principā vislielākās sāpes būs, jā, lobbyam un biznesam, bet man ir vissiltākās jūtas pret cilvēkiem, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, tāpēc, ka viņiem ir viena brīnišķīga īpašība, kas man reizēm pietrūkst valsts pārvaldē un publiskajā sektorā, ka viņi savu vietiņu vienmēr atradīs. Tur, kur aiztaisās šis loks, viņi atradīs citus produktus un pakalpojumus, kas cilvēkiem ir vajadzīgi, un gan jau viņi izdzīvos. Pie lobby mēs vēl atgriezīsimies. Man dikti gribējās pateikt, ka tu pieminēji žurnālistus. Pirmkārt, es arī esmu ļoti pamanījis to, ka
aptuveni vienlaicīgi, kad sākās 1000 dienu projekts, arī žurnālists Baiba Runce izveidoja šo zemi, kur dzer. Un viņai vislielākā cieņa no manis par to darbu, kas ir ieguldīts, viņa perfekti pieiet pie šī jautājuma, manuprāt. Bet paradoxāli, ka ejot šim laikam cauri, es esmu pamanījis, cik ļoti ir pieauguša mēdīja interese un darbs tieši saistībā ar alkoholu, kaut kādām brīdināšanas lietām par to. Pasties, kur ir uztaisīts kaut kas, kas ir stipri līdzinās atturies ar zvaigzni, bet tur bija nenodzaries kaut kā tur. Kaut kas tur ir tāds, jā. Un man ir tikai vienīgi prieks par to, ka tās lietas attīstās, un tā tam ir jābūt. Klau, jautājums. Es pirms, ka riskēju izraisīt uguni uz sevi atkārtot, jo es jau vienreiz dabūju par šito jautājumu riktīgi, Twitterī. Bet es pajautāšu tomēr, tāpēc, ka es esmu noskaidrojis atsevišķus faktus pēc tam, kad es to pirmoreiz publicēju. Tās sekojuši. Es Twitterī ar cilvēku starpniecību, tātad policija bija publicējusi tā Rēzeknes puisīša mirušā fotoattēlu. Atceries, ja tur to neseno gadiem, Rēzeknes puisītis nosala, ja tur kaut kas tur netālu no mājām. Arī grāmatu blakus, kur ir, tātad, es atceros, fascilais alkohola lietošanas sindroms. Jeb sindroms, kurš tātad, var redzēt, ka cilvēkam ir ģenētiskas izmaiņas sejā pārsvarā, kas ir tiešā veidā saistītas ar to, ka māte ir lietojusi alkoholu grūtniecības laikā. Es par šo ierakstīju Twitterī, protams, ka tur bija eksplozija, tikai tāpēc, kā es vispār uzdrošinos no visu kaut kas. Un es painteresējos un izrādījās, ka Latvijā ārstiem pat netiek, viņiem nav pienākums konstatēt šo sindromu. Jo kāpēc es par to jautājumu sāku interesēties? Tikai tāpēc, ka kad notika tas Rēzeknes gadījums, tad sociālajie dienesti no viņa puses teica, mums pirmo reizi ģimene nonāk redzeslokā. Nekas tāds nav. Lai arī, ja cilvēku bērnam ir sejā jau tā kā redzams tāds nopietnas sindroma pazīmes, tad jau tiem ārstiem ar laikam bija jāpamana to, ka varbūt nemaz nav tā, ka tā māte ir pilnīgi nevainīga pie visiem šiem apstākļiem. Un tad ir tas jautājums, vai ir kaut kas paredzēts saistībā ar to, ka uzlikt arī ārstiem pienākumu pievērst uzmanību konkrētajam sindromam, lai izķertu, piemēram, šīs gadījumus, kad māte, un te nav runa par vienu vīnu glāzi, vai nelielu tur vīnu daudzumu, ka ir vēl joprojām tādā, es apsolu, vēl joprojām ir tāda ārste, kas ik pa laikam iesaka grūtniecēm kaut ko tur iedzert, ja? Te nav runa par drusku, te ir runa par daudz un stipru un lielos apjomos. Tos iespējams ir iztvarstīt tos gadījumus, bet nav tāda komanda bijusi. Vai no tavas vai no PVL puses ir redzams iespēja tomēr, ka uzlikt viņiem šo te, ka lūk ir vēl viena slimība, kurai vajag pievērst uzmanību? Jā. Vispirms es gribētu sākt ar to, ka šajā jautājumā un vispār par atkarībām un vielām šeit nav vainīgo cilvēku. Ja? Tur nav vainīga ne māte. Restīvi, ja mēs runājam par kaut kādām lietošanas lietām, tā nav šo cilvēku izvēle, lai kā mums gribētos to tā vienkāršot. Tas, ka ir būtiski audzēt valstī kapacitāti, lai mūsu atbalsta sistēmas, kas ir veselības, sociālā, izglītības, un arī mums kā sabiedrībai vairāk pievērst uzmanību, kas notiek blakus kaimiņa, pie kaimiņa kāpņu telpā vai kaut kā tā, pamanīt kaut kādus sarkanos karogus. Tas, ka valstī tas ir jāstiprina, tas ir protams. Atbildēt tā, vai tieši tagad Latvijai tieši šo konkrēto sindromu ir jāuzliek ģimenes ārstiem par pienākumu skrīnot, tā ir tomēr valsts izvēle, tas ir viens, bet, zini, ja mēs skatāmies, un PVO nav tādu, mums nav arī tādu, teiksim, tas nav mūsu pienākums teikt valstī, kā tieši viņa lai organizē. Mēs varam tikai rekomendēt. Un es teiktu, ka tā rekomendācija, un tas nav nekas jauns, ir būtiski vispār sakārtot primārās veselības aprūpes sistēmu,
ka ģimenes ārsti spēj un ir interesēti raudzīties uz saviem pacientiem, uz saviem klientiem holistiski. Respektīvi, nevis tikai, ka viņš atnāk ar smagu klepu un to mēs ārstējam, bet pastamies, parunājam, kā vispār iet, kas notiek, ja? Kā jūtās cilvēks, kā sieviete varbūt jūtās. Viņa ir palikusi stāvoklī, kā viņa jūtās. Nu, arī varbūt nemaz nemērīt tikai obligāti visas klīniskās ainas, ja, un ķeksīšas, bet kā jūs jūtaties, un varbūt uzzināt, ka sieviete jūtas šausmīgi. Neskatoties to, varbūt pat viņai ir partners, kurš atbalsta grūtniecību, bet vispār viņa ir varbūt apmūsusi un nezinu, ko darīt. Vai viņai pašai ir kaut kādas pieredzes. Respektīvi, jautājums ir, kā valstī stiprināt savu ģimenes ārstu sistēmu, jo tie tiešām ir atslēgas ārsti, arī pēc PVO tās politikas, ka viens no vispār valsts veselības sistēmas pamatiem ir pieejami un kvalitatīvi ģimenes ārsti. Jo tas, un tad es vēl teiktu, arī skolas sistēma bērnu gadījumā, ir tie, kas pirmie redz, ka kaut kas nav, piemēram, ģimenē īsti kārtībā. Jo būsim atklāti, vienmēr sabiedrībā būs ģimenes un cilvēki, kas, lai gan skaitās pieaugušie, viņiem ir vajadzīgs atbalsts. Un tieši tāpēc mēs esam demokrātiska valsts, ka mēs veidojam iekļaujošas, palīdzošas sistēmas, lai gadījumos, kur pieaugušie un bērni netiek paši galā, mēs tajā situācijā pieejam, uzķeram, pamanam un varbūt pamēģinam ar dažādām metodēm pavadīt to cilvēku tālāk ceļā kādu gabaliņu. Lūk, tā laikam es tā formulētu. Nē, nu, drausmīgi vienkārši tu mierīgi atbildēji uz šito. Nē, nu, forši. Nē, īstenībā es arī tā kā bišķi pārdomāju to, jo, zini kā, tā sāpja ir par to bērnu, jebkurā gadījumā. Nu, arī tajā situācijā tā sāpja par to bērnu. Agri piedod, tev pārtraukšu, bet sāp ir arī par to sievieti un par visu to ģimeni. Jo, lai cik tev tas ir grūti varbūt to saprast, bet, un mums to ir varbūt grūti saprast, bet ir reizēm tā, ka mēs nofēlojam dzīvē. Labi. Un tas nenozīmē, ka mēs nenožēlojam, ka mums par to nesāp. Par to jautājumu nav. Ja, tādā gadījumā sabiedrības veselības speciālisti. Jo es piekrītu un atzīstu to, ka lietošana kā tāda bieži vien ir tiešām saslimšanas līmenī un ir cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība. Palielai daļai sabiedrības tā nav saslimšana. Palielai daļai sabiedrības tas vienkārši ir vienkāršākais veids, kā atpūsties. Tas ir ieradums, tas ir dzīvesveids ieradums, kurš vēl nav pāraudzis, iespējams, bet nekad nepāraugs. Bet viņš vienkārši tāds viņš tur ir. Un tā ir tā sabiedrības daļa, kas lieto pēc izvēles. Mēs, protams, nezinām par to Reizeknas gadījumu. Ja tur tiešām nav bijusi izvēle vai kas, tad es izsaku līdzjūtību pilnīgi visiem iesaistītajiem. Ja tā ir bijusi apzināta izvēle, es negribētu tā uzreiz viennozīmīgi, tāpēc, ka valsts šo to jau dara. Nav tā, ka mēs dzīvotu kaut kādā pilnīgi lobby radītā burbulī, kurš un pat viņi saka to, ka pārmērīga lietošana ir kaitniecīska. Ja? Bet jebkurā gadījumā, ja cilvēks apzināti pie kaut kā pieiet, man gribētos domāt, ka viņš arī dara to lietu atbildīgi. Tātad viņš zina potenciālās sekas. Vai arī tas ir tikai vienkārši man tāda kaut kāda ilūzija par to, kā tās lietas notiek. Varbūt tās tev no zinātniskās pieredzes ir informācija un zināšanas par to, ka varbūt es kļūdos, varbūt tās tiešām cilvēki vienkārši visi, kas lieto, jo viņam ir jālieto, viņi nevar citādāk. Es nezinu. Tāpēc, ka es, piemēram, lietoju visnotaļ apzināti. Jā, tur ir droši vien tas apzinātības faktors, bet apzinātību viņu nevar iegūt tikai caur zināšanām. Un to mēs īpaši redzam ar vielām, tostarp ar alkoholu, ka tas lielākais kaitējums, ko nodara vielu lietošana,
smagākais efekts ir tieši uz to nevienlīdzīgo sabiedrības daļu, kas ir ar grūtākā sociāla-ekonomiskā stāvoklī, ar zemāku izglītības līmeni. Bet tas, es sevišķi Latvijas gadījumā, nenozīmē, ka mums tagad izglītoti un turīgi cilvēki nebūtu šī problēma. Ja? Bet, protams, ka tas lielais smagums ir uz šīs sabiedrības daļas. Un par kādu apzinātību, Agri, tu gribi runāt, piemēram, ja mēs ņemam 55 gadi vecas jauna sieviete, kura strādā kaut kādā lauku veikalā, viņa visticamāk audzina viena bērnus, vai, piemēram, it kā tur tas partners ir, bet viņš vispār neuzņems nekādu atbildību. Tad viņai ir stress, tad viņai ir sabiedrības spiediens, tad viņa atnāk mājās, un tad mēs gribam, lai tad gan viņa ir tāda apzināta un vēl iet pasportot varbūt, un vispār, lai veselīgāk ēd, ja? Par to es neko neteicu. Bet alkohola un vielu lietošana tas ir tā kā daļa no... Tas ir veids, kā cilvēki risina savus emocionālos izaicinājumus. Un tāpēc, ka mums tas ir kultūrā tik ļoti normalizēts, tas ir arī ne visiem, bet tas tā ir daļa no tādām kā zālēm, ja? Jo citas palīdzības nav. Mums nav palīdzība, varbūt, kas, piemēram, šajā sievietes gadījumā, vai, piemēram, vīrietis, kurš ir arī līdzīgā situācijā, kur būtu viņam tā sociālā sistēma apkārt, kas teiktu, hei, bet rekur varbūt atnāc uz grupu kaut kādu, vai tas ir ok, vai tur varbūt, ka tu esi izdedzis. Zini, es sāku strādāt veselības ministrijā 18. gadā, un tā ir pirmā reize, kad mēs spējām ieviest šīs 10 valsts apmaksātās psihologu konsultācijas. Līdz tam mums vispār veselības sistēmā nekā tāda nebija, un arī sociālajā sistēmā nē. Tā kā vielu lietošana, protams, ka tas ir brīnišķīgi, ja mēs nonākam līdz tādai apzinātai izvēlei, bet lai līdz viņai nonāktu, tur ir jau iestaigāti prātā un ķermenī ļoti daudz tādi ceļi, kas it kā īslaicīgi mums šķiet palīdz risināt kaut kādas mūsu emocionālās problēmas. Un es neredzu, ar kādām tiesībām mēs varētu kādam kaut ko pārmest, tāpēc, ka es pati esmu bijusi situācijā, kur es mēģinu savas emocionālās problēmas risināt ar kaut kādiem īsceļiem. Ok, varbūt tas nav bijis alkohols, bet, nezinu, varbūt vienkārši neskatīties uz to virsū, vai ilgāk gulēt, vai pārdzerties kafiju, vai, Tas arī risinājums. Tādā kaut kādā trauksmē, ja? Es zinu, ka es neesmu vienīgais, kas reizēm tā izdara, ka pēc tam pārceries kafiju un domāju, kāpēc es to darīju. Tagad man ir slikti un daudzās sirds. Vai pārēšanās, vai saldumu lietošana, tad, kad tev ir kaut kāds satraukums. Es domāju, ka cilvēkiem, kas pišķiņi skatās uz to alkoholu lietošanu arī no tādas puses, ka tas ir vienkārši veids, kā mēs mēģinām atbrīvoties no sāpēm, vai saspringzinājuma, vai sociālās spriedzes, vai attiecību spriedzes, kas notiek varbūt ģimenē, vai finanšu spriedzes. Latvija ir ļoti nevienlīdzīga sabiedrība. Tas nozīmē, ka mums tur ir milzīga daļa sabiedrības, kuri nezina, viņiem ir katru rītu, viņi pieceļas un viņi nezina, kā viņi savāks naudu, piemēram, lai nodrošinātu pamatvajadzības. Un tā visa alkohols, un ja mēs runājam atkal par pētījumiem, alkohola lietošana tāpēc ir fenomens, ko izraisa ne tikai bioloģiski mehānismi, kas ir cilvēkā, bet tas ir sociāli-ekonomisks fenomens, kā mēs risinām sociāli-ekonomiskus un psiholoģiskus jautājumus savā dzīvē. Tā. Tu man atsēdināji, ko es varu pateikt? Es negribu nevienu atsēdināt. Nē, viss ir pareizi. Tas ir ārkārtīgi interesanti skatīties uz vielām no šāda viedokļa. Zini, kas ir tas triks ar mani, piemēram, ir tajā, ka tas viens no paradoksiem 1000 dienu kontekstā, ko es esmu pamanījis, ka ir cilvēki, kas tā kā
uz nelietotājiem skatās tā, kā mums būtu kaut kādas superspējas. Kā tu vari nelietot šādā laikā, šādā ekonomikā? Kā? Nu, diezgan vienkārši. Un kāpēc tā mana pozīcija var tās ir nedaudz tāda, kāda viņi ir, jo es noteikti sev neuzskatu par supercilvēku. Es vienkārši savācu sevi rokās un mēģināju sakārtot savu dzīvi. Vairāk vai mazāk kaut kas ir izdarīts par šo laiku. Nav, protams, arī nekas tā kā līdz galam, kā saka, es nevaru teikt, ka es esmu pabeigts, ja? Bet jebkurā gadījumā liela soļi ir spērti. Un tas ir pateicoties tam, ka es vienkārši pārtraucu lietot. Un tāpēc ir tā mana iekšējā pārliecība par to, ka mums ir zināšanas, mums ir izpratne, mēs zinām, un es kā lietotājs, vai bijušais, vēsošais, vienalga, es zinu kādu ietekmi uz manu apziņu, kā es uztveru lietas, rada alkohols. Es zinu, kāpēc cilvēki lieto, es lietoju tieši to pašu iemeslu dēļ, un te ir tas jautājums par to, vai man vai citam cilvēkam pietiek dušas pateikt, es pamēģināšu, kā iet bez. Un tikai tās. Nav jau, protams, ka nekāds pārmetums cilvēkiem. Es saprotu, kāpēc viņi lieto. Daudziem cilvēkiem es pat ieteiktu lietot jocīgā kārtā, tikai tāpēc, ka viņi vienkārši citādāk viņš vispār nav funkcionēt spējīgs. Viņam tiešām vajag to reizi nedēļā, jo cik es arī tagad, piemēram, strādājot ar cilvēkiem, un es pilnīgi redzu un es jūtu, ka viņš var sportot, viņš var darīt visu kaut ko paralēli, ēst, visādi rīkoties un uzvesties, bet viņam, piemēram, ir ļoti spēcīga tā sociālā maska, tā loma, piemēram. Ja? Nāk cilvēks uz darbu, un viņš visu nedēļu ir darbā, viņš apzinās, ka viņš ir drusku nelaimīgs, tāpēc, ka nav viņa štela līdz galam, sirsniņa nepiepildās, nav tā pašrealizācija, un tad arī piekdienas vakarā, tad viņš tā kā var visu to smagumu no sevis nomest nost, un kaut uz brīdi, tā kā uz brīvdienām sajusties kā es, kā autentiskais. Un tā ir, manuprāt, diezgan klasiska lieta, kāpēc es, piemēram, tas bija arī viens no maniem iemesliem, kāpēc es lietoju, jo īpaši, kad man pirmā profesija sāk iet uz norietu, tas bija tas mans stāsts. Es vienkārši ciest nevarēju, ko es daru. Un tas man palīdzēja. Bet es vienlaicīgi arī saku, ka mēs zinām, kāpēc. Cilvēks iekšēji arī bieži vien zina, kāpēc viņš īstenībā lieto. Viņš varbūt tās nav gatavs noformulēt to tikai tāpēc, ka tā ir savs problēma atzīšanas moments. Bet var. Tas ir zināšanas plus vēlme. Galvenais ir vēlme, man liekas. Bet, protams, ja tu dzīvo kopā ar cilvēku, kurš tev vienkārši konstant blakus bļauj un var iespējams pats lieto, un tev tur bērni ir arī ar kaut kādām varbūt tās, ja, tur grūtāk izdodas viņus audzināt vai kaut kā tam līdzīga. Es saprotu, kāpēc viņi lieto. Tas nav nekas tāds, man liekas. Zini, tu vairāk kārt uzsver to zināšanu un to, kad tas ir tas, ja ir zināšanas, tad ir un vēlme, tad to ir iespējams izdarīt. Bet, ko rāda pētījumi, ir, ka ar to tomēr nepietiek lielai daļai cilvēku, kuriem ir atkarības sarežģījumi. Teiksim tā, ne visi ir, teiksim, tur baigais tur atkarībnieks, bet, teiksim, ir atkarīga uzvedība vai kaut kas tāds. Es vairāk gribētu uzsvērt tās prasmes, un tas, par ko tu runāji, ka prasmes vispār būt ar sevi, iekļauties sabiedrībā, un tas, tur mums arī ir diezgan daudz vēsturiskais konteksts Latvijai, kāpēc mēs nevarējām būt, kas mēs esam autentiski jau 50 gadus, ja? Mums bija jātur viena seja uz ielas, cita seja darbā, un reizēm pat seja ģimenē, kur mēs nezinājām varbūt, vai kāds kaut ko, ja? Tas ir viens. Otrs, arī kā šobrīd mainās sabiedrība, un ir arī tas spiediens. Mēs redzam, ka mainās, piemēram, ko mēs sagaidām no sievietēm, ko no vīriešiem. Tur ir arī milzīgs apjukums un spriedze, un viss tur tā kā nedodies kaut ko nepareizi pateiks, tur viss ar to. Tur ir kaut kāda tā spriedze uzkrājās, kas daļai cilvēku, un arī mūsu vecāku pieredzi, piemēram, vai ne? Es zinu no savas pieredzes, ka, cik man ir forša mamma, viņa vienkārši nespēja iedomāties, kā tu vari nedomāt par to, ko par tevi domā citi cilvēki. Ka viņa saprot, ka to var tā reizēm, bet tomēr tas izējas faktors ir taču, ko par tevi citi domā.
Un es saku, mamma, nē, nu, tā kā vispirms esmu es, bet tur vienkārši, un tā ir prasme. Tā ir prasme, kas ir pašā jātīsta, un tas ir baigi forši, ka tu to esi aizgājis uz to ceļu, bet mēs nevaram pateikt, nu, respektīvi, ja tas būtu tik vienkārši, kā tu vairākas reizes teici, vienkārši pārtraukt lietot. Nu, ja tas būtu tik vienkārši, tad droši vien, ka tas arī notiktu, bet tā tad tomēr nepietiek ar zināšanām. Ir vajadzīgas prasmes formulēt, kā es jūtos. Prasmes palikt ar sevi arī tad, kad es jūtos nekomfortabli, kas ir ļoti bieži tas saucamais sociālais lubrikants, kā es iešu tagad uz ballīti un būs tā jocīgi, ja? Bet, jo es nevaru izturēt, ka ir kaut kā jocīgi, bet izrādās, ja es palieku ar sevi, kamēr ir bišķiņi jocīgi, tad tas pāriet, vai ne? Droši vien tu arī es to pazīstu, piedzīvos. Zini, kā ar to... Līdz ar to tas ir jautājums par tādām jaunām prasmēm, un mēs nevaram prasīt no cilvēkiem, lai viņas ir attīstītas, ja viņas nekad nav bijušas. Lai gan viņš ir pieaugušais, mēs jau bērniem nemācam atpazīt emocijas, vai ne? Un tas, tā kā, tas, protams, ka sākas jau no pašiem pirmsākumiem. Līdz ar to, nu, ar to vienkāršo nelietošanu daļai strādā, daļai nestrādā, un tad vēl vieglu garu Mārim Ķirsonam, kurš mīlēja izmantot, nevis mīlēja pareizi latviski, kuram patika izmantot to salīdzinājumu, iespējams, tev arī raidījumos jau kāds ir izmantojis. Nu, pasaka cilvēkam, kuram ir caurēji vienkārši beigt. Jā. Nu. Ne, zini, kas ir? Es apzinos un es piekrītu tam, ka es bieži izmantoju to, ka es saku, ka dzert beigt ir vienkārši. Tam gan jāsaka vienmēr sekot cits komentārs. Jo patiesībā sekot, manās acīs ir tā, ka kaut ko beigt lietot, es to nelietu sevi iekšā, ir super vienkārši. Problēmas sākas pēc tā. Tad, kad tu tiešām skaidrībā nonāc pie apziņas, to, ka es neprotu risināt šos gadījumus. Es neprotu būt ar sevi, es neprotu komunicēt. Un tad ir tas jautājums par to, vai es pieceļos kājās un eju kaut ko risinu, vai arī atgriežos atpakaļ pie tā, kas man relatīvi palīdzēja. Tas ir tas stāsts. Nekādā gadījumā, protams, visu beigt darīt ir salīdzinoši vienkārši. Tam ir sekas. Un ir īpaši, ja tās sekas ir, piemēram, arī viens no fenomeniem, kas ir bieži prasa, kāpēc 1000 dienas, kas tas skaidrojums? Tad, kad es paskaidroju to, ka tas ir principā matemātisks aprēķins, tātad no 14 gadu lietošanas 14 gadu. Mīļie cilvēki, pareiķiniet paši. Pareiķiniet. 14 gadi, es vēl salīdzinoši svaigs nokāpis no tā ceļa. Ja? Ir cilvēki, kas ir pa 30 gadiem un vairāk jau lieto. Ja? Tā kā tas tā galīgi nav. Bet tu pieminēji arī zināšanas. Un šis ir jautājums, ko es pavisam noteikti gribu uzdot. Tāpēc, ka ar īpašu sveicienu Latvijas alkohola nozares asociācijai man bija raidījums, kurā skaidri un gaiši es secināju, ka nozare neatzīst, ka alkohols ir narkotiska atkarība raisoša viela. Kas ir pilnīgi un absolūti pretrunā ar jau ļoti sēniem medicīniskiem pierādījumiem. Sniedz lūdzu savu komentāru par šo. Es grūti tur kaut ko sniegt. Tas ir tā kā teikt, ka melns nav balts un zils ir sarkans. Mēs zinām, ka alkohols ir augstu fizisku un psiholoģisku atkarību izraisoša viela. Pēc pētījumiem mēs redzam, ka, diemžēl, alkohols arī tās sekas, kas tur nāk no šīs atkarību izlaižošās vielas, ir daudz smagākas par vienu otru, daudz stigmatizētāku narkotiku. Un, tas ir vienkārši tas, kā ķermenis strādā. Viņš kļūst atkarīgs no alkohola vielas gan fiziskā līmenī, gan psiholoģiskā līmenī. Paldies! Tas kādam bija jādzird, pavisam noteikti. Labi, bet ja turpināt par... Piedod, es varbūt tikai vēl, kas nav pārāk bieži izskanējis, man liekas, ka, ja alkohols nebūtu atkarību izraisoša viela, alkohols principā ir vienīgā viela, vēl izņemot, laikam, piemēram, kaut kādi benzopreparāti no medicīniskajām zālēm,
kur paģiru gadījumā, respektīvi, tad, kad viņu strauji vairs nelieto, ir dzīvības risks. Respektīvi, var nomirt no smagām paģirām, cilvēks var nomirt, un cilvēki arī nomirst. Respektīvi, noņemot ķermenim tā kā nost strauji, ja pirms tam ir ļoti daudz lietots šo vielu, ķermenis... Tev laikam ir bišķi plašāk vajag paskatīt, tāpēc, ka es zinu par šo alkohola withdrawal sindromu, ja, ka tur tiešām tā arī var notikt, bet tas ir attiecināms uz tiem gadījumiem, kas diennaktīm plosto. Jā, tas ir, protams, smagās, kad tas ir vienkārši smaga intoksikācija. Un ar smagu vienkārši tas nav tā, ka tu izdzēri tur vīnu pudeli, apreibinājies un aizgāji gulēt. Tas nav salīdzinoši smagi. Nē, protams, no vienas vīna pudeles. No tā nenomirs vienkārši. Tur ir tie, kas to tik vien dzer, kā tikai alkoholu un uztur to. Bet labi. Piedod, bet ja mēs esam šausmīgi pārdzērušies kefīru vai šausmīgi daudz pārēdušies saldumus, tad, kad mēs viņus pārtraucam lietot, nebūs tā, ka mēs nomirsim. Ja? Nebūs. Mēs nerekomendējam ēst lielā apjomā saldumus tagad, bet jebkurā kefīru runā, ka mikrobiomam var. Salīdzinājumam, par to, ka šāds apgāvums tiešām ir absurds. Jā. Klau. Vēl viena lieta saistībā ar iepriekš pieminēto lanu, kas mani mulsina, un es tev pilnīgi piekrītu arī par to, ka visu cieņu lobbyiem, katrs dara to savu darbu, man arī ar Dāvu Vītoli bijušas vairākas sarunas, visu cieņu viņam, tikai tāpēc, ka reti var redzēt tā cilvēku, kurš vienkārši malacis notur taisnu mugurkaulu, pat pie apcien redzam absurdām lietām. Tā kā tur, respekt, Čaus dara to, kas viņam ir īstā vieta. Malacis. Bet man ir rodās problēma ar to, ka asociācija mēdz arī visnotaļ publiski. Vienkārši bija viena lekcija, kurā mēs satikāmies ar Lanu. Tā kā norādīt tādu tā kā mājienā, ka asociācija nepiekrīt PVO viedoklim. Un man tas bišķi griežās ausī, jo kā tas tā var būt? Kas ir asociācija un kas ir salīdzinoši PVO? Es to dzirdu kā tādu sabiedrības maldināšanu par to savas vērtības kaut kādu mākslīgu izpūšanu. Lanas tādā ziņā. Jo mums nav nemazākās nojēgas, no kurienes nāk viņu statistika. Es varu tikai minēt, ka viņu statistika nāk no alkohola industrijas, nāk tiem kopā ar alkohola industrijas līdzekļiem, kā rezultātā, kas maksā, tas pasūta rezultātus. Ja? Tā kaut kā. Kāds būtu tavs redzējums? Kā var būt tā, ka vienkārši viena asociācija bišķi pārcenšas laikam viedokli par sevi? Kā to noformulēt? Es nezinu. To mēs nekā ietekmēt un ierobežot nevaram. Zin, kā tas ir. Un viņiem nav arī jāpiekrīt mūsu viedoklim, jo mums nav viedokļa. Mūsu rīcībā ir dati. Un šajos gadījumos, kad biznesa puse nāk klajā ar saviem datiem, tas ir interesanti. Protams, ka viņos ir jāielūkojas, bet kā 100% gadījumu, kad mēs skatāmies uz pētījumu metodoloģijām, tad mēs atrodam tos caurumus, kāpēc tas rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Tas nav tikai par alkoholu, tas ir par dažādām citām lietām arī. Un, līdz ar to uz nozares finansētiem pētījumiem vienmēr ir jāskatās uzmanīgi. Viņiem ir jāpievērš uzmanība. Es nesaku, ka vienmēr viņi ir nepareizi, vai kaut kas tāds, bet viņos ir jāieskatās. Un tāpat kā ir jāieskatās pētījuma metodoloģijā, ko izmanto PVO vai universitātes vai augstskolas. Tāpēc ir būtiski saprast, kā vispār tiek veidoti pētījumi. Tas nav tāds vienas dienas jautājums, ko apgūt. Es to esmu studējusi tāpēc maģistratūrā un turpinājusi studijas Amerikā. Tev ir jāsaprot, no kurienes tas rezultāts ir nācis tāds, kāds viņš ir. Un, protams, ka lobbyis izmanto tādu sabiedrības vispārējo izpratnes līmeni par pētījumiem, un tas ir pilnīgi normāli. Es, piemēram, neko nesaprotu par IT lietām vai inženieru lietām, jo tas nav mans lauks. Ja?
Un tāpat par sabiedrību neko nezina, un viņi nesaprot par pētījumu metodoloģiju. Viņi izlasa virsrakstā, šitie ir izpētījuši tā. Tiešām, interesanti. Tas ir pilnīgā pretrunā ar to, ko saka PVO. Redz, varbūt, ka PVO nav taisnība. Bet tā ir tāda manipulēšana ar sabiedrības nezināšanu, kas notiek, un tā tas ir vēsturiski noticis, un ar to ir jārēķinās vienkārši. Tas ir tāds kaut kas, kas ir un būs vienmēr. Un tāpēc ir svarīgi valstī stiprināt savu pētniecisko mugurkaulu, lai ir pēc iespējas vairāk cilvēku, kas spēj ielūkoties pētījuma metodoloģijā un arī pēc tam izstāstīt vienkāršos vārdos to politikas veidotājiem, sabiedrībai un tā tālāk. Ja gadījumā kas, tad es noteikti esmu pilnīgi PVO pusē. Labi, Klau, tu esi uz šo sarunu sagatavojusies krietni vairāk nekā es. Tev ir izdrukāti dokumenti, te par Lietuvu ir droši vien kaut kāda statistika, jo tu biji nesen arī konferencē. Un Lietuva tiek bieži izmantot mums par piemēru. Atkal jau Lāna uzskata, ka tās ir muļķības, ka tā nevajadzētu darīt. Bet, vismaz atsevišķos kaut kādos fragmentos. Bet, jebkurā gadījumā, tu varētu lūdzu nedaudz plašāk pastāstīt tad klausītājiem par to, ka, kas tad notika Lietuvā un kāpēc viņus izmanto tik ļoti par piemēru citām valstīm, šobrīd tā skaitā Latvijā. Lietuvu, tur man ieslēdzās tas mans iekšējais pētnieka prieks, kas man liekas šausmīgi interesanti, kas šobrīd notiek vispār Baltijā. Baltija PVO Eiropas reģionā un vispār visā pasaules šobrīd līmenī pētnieki uz mums skatās kā uz to, ko angliski dēvē pētniecībā par natural experiment, kad notiek kaut kas, kas nav bijis organizēti ierosināts, bet mums notiek, mums notiek pārmaiņas, ko ir ieviesusi dzīve. Un mēs redzam, ka tās pārmaiņas, kas notiek Baltijā, ir gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan Latvijā, kopš aptuveni 7. Vispār jau kopš iestāšanās Eiropas Savienībā, bet tad 7. un 8. gadā sākās kaut kādi ierobežojumi, kurā valstī mazāk, kurā vairāk, bet pētnieki šo var pētīt, kas tad kādas pārmaiņas notiek. Un kā kontrolu grupa ir paņemta Polija, jeb pētniecībā par kontrolu grupu sauc to, kur nekas nenotiek, teiksim tā, ja. Tur praktiski nekādi ierobežojumi netiek likti, kamēr Baltijas valstīs tiek, un tad viņi mēra un skatās, kas strādā, kas nestrādā, kādi ir ieguvumi sabiedrības veselībai, kādi ir ieguvumi drošībai, kādi ir ieguvumi valsts budžetam un tā tālāk. Lūk, un Lietuva, kā viņi paši parlamentā, es piedalījos arī Lietuvas Saeimas debatē, kur viņi teica, ka 2017. gadā, kad ir ieviesti viņiem šie tādi jaudīgie grozījumi, viņi teica, mēs bijām loseri, tā kā from losers to pioneers, kā viņi saka. Ja viņi 17. gadā bija arī tāpat kā Latvija šobrīd, principā, tikpat sliktajā pozīcijā, tad šobrīd joprojām, protams, ka tie rezultāti nav ārkārtīgi labi, jo sabiedrības veselība ir jāpaiet 15-20 gadiem, lai mēs redzētu izmaiņas vēžu, prevalenci un tā tālāk. Bet, kad tie rezultāti ir tik jaudīgi un ka viņi nodara kā labs paraugs arī citām valstīm un ne tikai Eiropas valstīm, un pētnieki šobrīd tiešām investē diezgan lielus līdzekļus un spēku, lai izpētītu, kādi ir rezultāti tām pārmaiņām. Un tie rezultāti ir, es teikšu, vienos vārtos. Lai gan viņi arī apgāž dažus, kas un tas, man liekas, visinteresantākais pētniecībā, ka pētnieks ir gatavs atzīt, ka viņš ir kļūdījies savos pieņēmumos. Piemēram, tad, kad Lietuva ierobežoja reklāmu, tostarp sociālajos mēdījos, tad bija pieņēmums,
ka tas varētu ietekmēt vispārīgo līmeni sabiedrībā, kā dzer to apjomu. Bet izrādījās, ka to vispārīgo līmeni tas daudz neietekmē, bet ko tas ietekmē, ir kaut kas, ko neviens nebija gaidījis. Tas ietekmē pusaudžu intoksikācijas biežumu un prevalenci, izplatību. Restīvi, visvairāk reklāmas ierobežojumi ietekmē tieši jauniešu uzvedību par daudz dzert. Restīvi, šai pārlieku lielajā alkohola lietošanai, kas ir viens no smagākajiem ahilēpapēžiem visām Baltijas valstīm, arī Latvijai, jo izrādās šobrīd, kā rāda tie pētījumi, ka ierobežojot reklāmu, īpaši sociālajos tīklos, tas visvairāk, tā reklāma, acīm redzot, visvairāk uzrunā cilvēkus, kas jau ir reibumā, respektīvi, es sēžu ar vīna glāzi vakarā skrolēju Facebooku, piemēram, un tur ir kaut kāda kokteļu reklāma, un man liekas, nu varētu vēl šito iedzert. Respektīvi, tad, kad tas prāts jau ir tāds vaļīgs kļuvis, gan pieaugušiem, kas ir jau iereibuši, gan pusauģiem, kuriem vispār ir prāts, pusauģu prāts ir brīnišķīgs, viņš ir augšas un lejas, ja? Viņš nav tāds tur zen. Un tāpēc arī viņu tik viegli var ietekmēt ar dažādiem tādām garšīgām reklāmām. Un ja viņš jau nedaudz lieto, piemēram, tad tas viņu iedrošina lietot vēl vairāk un lietot par mēru līdz pat intoksikācijai. Bet tas neietekmē, teiksim, tādu to mēreno kaut kādu vidusmēra līmeni. Un tas ir kaut kas tāds, kas ir pārsteidzoši, man liekas, jo mēs jau sakam, ka nē, kādas reklāmas nevar, ja viņas ierobežo, taču tāpat tie jaunieši redz to informāciju, bet izrādās, ka jā, viņi redz, viņi zina, bet ja viņam nerādās tas acu priekšā, tad tas vienkārši, jā. Drīkst vienu komentāru. Jā. Man nesen bija ierakstīts raidījums ar Baibu Liepiņu, Latvijas reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāju. Un viņa teica, publiski šajā gadījumā, ka nav problēmu, mēs parasti piekrītam visam, kas ir tā kā zinātniski pamatots un pierādīts. Līdz ar to pavisam noteikti ar viņiem var veidot dialogu. Ja šies te pētījumi ir, tad viss ir kārtībā, jo šobrīd, tas ir tas, ko viņi man atklāja, ka no visiem biedriem, kas tur ir tikai viens, kas principiāli pats atsakās reklamēt alkoholu. Tas ir European Hit Radio. Tāpēc, ka viņi daudz, ir jau iepriekš kopā ar jauniešiem daudzus projektus taisījuši par šo tēmu, un viņi ir tie, kas nostājās stingrām kājām pasaka, nē. Pārējiem ir tas, ka nav aizliegts, no sērijas nauda nesmird, un kāpēc ne? Bet asociācija būtu gatava, jā. Jā, tur viņiem parasti ir arī tomēr tas arguments, ko cilvēcisks var saprast. Tas ir tāds, bet mēs nevaram izkontrolēt. Un tā ir taisnība, ka 100% izkontrolēt sociālajos mēdījos, ka neiekritīs kāda reklāma, kura ir iniciēta ārpus Latvijas. Ja? Jā. Mēs nevaram izsekot, un mums nav kontrolas mehānismu, kā to aizliegt. Un tad ir biznesam tā ir tāds negodīgums. Jā, ir aizliegts, bet rekur, šitas te brands, viņš ir atradis kaut kādu apkārtceļu un viņš reklamē. Kā to, piemēram, azartspēles dara, ja? Jā, respektīvi, ka tas notiek. Līdzīgi, starp citu, strādā ar nozares argumentu par pārobežu alkohola tirzniecību. Ja mēs paceļam akcijas šeit, tad visi gāzīsies uz kaimiņu valsti. Uz kaimiņu valstīm, kas ir, starp citu, nākamais, ko es gribēju pastāstīt, ka tas ir arī, kā latviski saka, overrated. Izrādās, ka tas notiek, bet, teiksim, tajā vienalga, kā mēs redzam no Lietuvas, akcijas pacelšanas dēļ, jā, cilvēki dodas pirkt alkoholu uz Latviju un Poliju šobrīd, bet tas nav tik milzīgs apjoms, lai tas ietekmētu kaut kā ļoti tos ieguvumus, tieši naudas ieguvumus. Un līdzīgi ar tiem reklāmas ierobežojumiem, cik es esmu saskārusies ar asociācijām, viņiem ir tā netaisnības sajūta. Bet, es varu saprast, bet ja mēs raugamies uz to sabiedrības veselību un no tā putnu lidojumu, un ja mēs redzam, ka tomēr tas lielais vairums strādā
Un jā, tur iešļūk kaut kādas negodīgās reklāmas. Tas būs tā, jā, vienmēr būs cilvēki un biznesi, kas izmantos situāciju savu merkantilu mērķu dēļ, tad ar to ir jāsamierinās bišķiņ. Bet tas nedrīkst būt par iemeslu, ka tāpēc mēs neko nedarīsim, ja mēs zinām, ka tas strādā. Zini, ko es tikko sapratu? Es tikko sapratu, ka vai nu PVO, vai nu tev vajadzētu režisēt vai kaut kā, bet vienkārši mēs varētu šo sarunu vēl ilgi un dikti. Skaidrs, ka mēs tā kā Joe Rogan vai Džiliņģer nepārspēsim ar 4-stundīgām sarunām, kaut gan varētu, jo tāpat tās neviens viņas neskatās līdz galam. Bet stāsti par to, ka tev ir tik daudz tās iedvesmas, tās enerģijas un zināšanas, kā tu to pasniedz. Man šķiet, ka tev varētu ļoti labi sanākt tā kā no PVO puses taisīt līdzīgus raidījumus kā šim, vienkārši, lai mēs skaidri zinām pozīciju. Jo cilvēki nelasa, mēs to zinām, ka viņi nelasa. Bet labi, mums pēdējie 3 jautājumi, ok? Pirmais. Tātad, man liekas, ka absolūtā žanra klasika, izcilākais no mītiem, kas tiek sistēmiski uzturēts, par, arī Lana to citīgi turpina izmantot pārmērīgas alkohola lietošanas ideju, bet tātad, ka vienu jau drīkst. Ir pirms sēšanās pie stūres, ka viens ir labi pēc tavai veselībai, piemēram, sarkanvīns. Skaidrs, ka tas ir mīts. Pastāst nedaudz vairāk mums par to. Var piekrist, ka kādreiz tā ir šķitis, tāpēc, ka pētījumi tiešām uzrādīja, ka nav būtiskas starpības vai pat veselības ieguvumi ir tiem, kas ir nevis, respektīvi, ka sliktāka veselība bija pilnīgi nedzērājiem. Bet jau vairākus gadus mēs zinām, ka šie vēsturiskie pētījumi, tas ir atkal jautājums par to kontrolu grupu, ko es iepriekš pieminēju. Tātad, lai mēs varētu pateikt, vai ir kaut kāda starpība, ir vienmēr jāmēra gana liels skaits ar cilvēkiem, kas, piemēram, kaut ko dara, un gana liels skaits ar cilvēkiem, kas to nedara, lai ir ar ko salīdzināt. Un izrādās, ka vēsturiski pētījumos tā kontrola grupa ar cilvēkiem, kas to nedara, vai ar cilvēkiem, kas, piemēram, nedzer to glāzi vīna, tā ir pētnieciska kļūda, jo tādus cilvēkus tik daudz savākt vienkopus pārsvarā viņi nāk ar jau kaut kādu pieredzi par dzeršanu, kā rezultātā viņi ir pilnībā atmetuši. Taču dzeršana ir bijusi pirms tam, un acīm redzot, viņa ir bijusi arī līdz līmenim, kad viņa jau ir cilvēkam sākus traucēt. Un te nāk tā bēdīgā stāsta daļa, ka ja tu pilnībā atmet dzeršanu, un ja tu pirms tam esi to darījis gan nopietni, tam var būt arī paliekošas sekas. Tātad, principā, tā kontrola grupa, ja tie nedzērāji, tie nav cilvēki, kas vienkārši tur nekad tā arī nav sākuši dzert. Tie ir cilvēki jau ar problemātisko alkohola lietošanas vēsturi. Un jā, viņu veselība var būt sliktāka arī nekā cilvēkiem, kas visu mūžu ir mēreni dzēruši. Bet tas, ko rāda pētījumi, ir, ka nē, arī mērena dzeršana ir tieši saistīta ar vairākiem veselības riskiem. Latvijā, starp citu, ir ļoti zemās zināšanas cilvēkiem. Es teikšu atklāt, man pašai arī nebija agrāk, es nezināju. Liekas, ka alkohols, tas ir aknas, cirozi, jā, kaut kā tāds žāna klasika, jā, maksimums. Jā. Bet alkohols ir riska faktors vēzim. Un tagad ir arī mūsu rīcībā neapgāžami pierādījumi, ka, piemēram, krūtsvēzis, kas ir viens no izplatītākajiem sievietēm un ir arī vīriešiem, tur pietiek krūtsvēža riskam iestāties jau ar, kā tur bija, aptuveni 1,5 glāze vīna 2 reizes nedēļā. Tad mēs runājam par tiešām maziem apjomiem, kas pamatīgi paaugstina fiziskās veselības riskus, par psiholoģiskajiem tur mums vēl atsevišķi jāveido, ja? Un par visu ar alkoholu saistīto vārdarbību un emocionālo vārdarbību. Jā. Tāpēc es te sēžu un knosos, jo es jūtu, ka tas materiāls, ar ko par tevi varētu runāt, ir tik fenomenāli plašs, bet laiks, jā. Bet tātad, drošas devas nav, un organismam nav nekāda vajadzība pēc tās vienas vīnas glāzes, un ja mēs gribam paņemt tos labumus, kas ir tajā sarkanvīnā,
mēs viņus tikpat labi varam savākt caur konkrētajiem dārziņiem un riekstiem, un nav tā, ka glāzes sarkanvīna sevī ietver kaut kāds ārprātīgi svarīgus, unikālus vitamīnus, un tas ir pilnīgs muļķības. Un es vienkārši skatītāju zināšanai, un tā ir mana personiskā pieredze un pētījumi, kurus es esmu lasījis, kad pārtrauc lietot. Ir tie momenti, kad tāpēc, ka pietiek ar to pirmo reizi, lai cilvēks iemācītos alkohola sniegtās sajūtas, to sajūtu. Un tā tieksme, ja tā pieredze ir bijusi vairāk vai mazāk patīkama, tā tieksme pie viņa atgriezties jau ir faktiski izveidojusies. Un var gadīties tādi momenti, kad tu, piemēram, lietojies kaut kādu periodu, pārtrauci, es nesaku atmet, tas tā kā bišķi pa skaru noiet, bet pārtrauci vai beidzi, bet atkal kaut kāda emocionāla saviļņojuma gribās iedzert, tas gribulis, tas moments, ko vienā citā valodā sauc par kaut kādu lauzienu, ja, ir 7 līdz 15 minūtes neilgāk. Ja tam tiek pāri, ja sajūt, ka gribās, vai nu, es nezinu, uztaisi sev tur tēju, iztīra zobus, ir daudz dažādas metodas, ar kuru iespējami palīdzēt, pirmkārt, to kontroli savaldīt, un galvenais ir zināt to, ka tā sajūta pāriet. Tas nav tā, ka man tagad gribās, un Dievs, es tagad visu mūžu gribēšu. Tā nav. Tā vienkārši nav. Un tas arī neskapēc tāds protams, ka ir cilvēki, kuriem tā ir saslimšana, kuriem tiešām gribās un vajag, bet atkal jau nedaudziem. Un par tiem nedaudzajiem arī īstenībā tas viens no noslēdzošajiem jautājumiem ir, vai ir kaut kādi ieteikumi, kaut kāds komentārs tiem cilvēkiem, kas ir šajā svārstībā par to, ka it kā jau varētu turpināt, tur ik pa laiku kontrolēti, bet varbūt tas tomēr priekš kam, respektīvi cilvēkiem, kas varētu tikpat labi pārvēlties arī uz nelietošanas pusi. Es varbūt šeit ir tas brīdis, kas var kaut ko no personīgās pieredzes pateikt. Jo, ko tur daudz ieteikt, bet padalīties es varu, ka man laikam bija interesanti padomāt un papētīt, un es pat nemaz tā uzreiz pilnībā neatteicos, vienkārši papētīt, kas ir tās situācijas, kad es lietoju kaut vai to glāzi vīna, un kāpēc, un ko es mēģinu ar to aizvietot. Un katram varbūt tā atbilde ir bišķiņa savādāka, bet manā gadījumā, piemēram, tas ir, ja es jūtos bišķiņa zem stresa kaut kādu, un tad es uzreiz sajūtu, tāds tāda bišķiņa tā kā atslāpumiņš. Tātad, un tad man ieslēdzās tāds, bet tas nozīmē, ka man ir kaut kas jāizmanto no ārpuses, lai es pati varētu atslābt. Tas kaut kas nav kārtībā. Es esmu droša, ka cilvēks spēj pašregulēties. Un tad es sāku pētīt, kādas ir dažādas metodas, lai, piemēram, lai es samazinātu veidu, kā es dīloju ar stresu. Un izrādās, ka ir dažādi veidi, katram ir savādāk. Ja? Vienam tur uzdejot, vienam parunāties, vienam varbūt nerunāt, vienam iet gulēt, citam kaut ko uztaisīt ēst, kaut kāda aktīva, pasīva meditācija vienalga. Tas man likās tāds ārkārtīgi vērtīgs process, pat bez tādu uzstādītu mērķi, tā kā tu saki, es tagad atmetīšu, ka papētīt, ko es mēģinu aizvietot. Un otra lieta, ko es mēģināju aizvietot, bija tas tā saucamais sociālais lubrikants, kas arī tagad pētījumi vispār iet tajā iekšā, un ka tas arī ir mīts par to sociālo lubrikāciju, ka tas ir vairāk prāta stāvoklis. Restīvi, es aizēju satikties ar cilvēkiem, un ka man kaut vajag pieturēties pie tās glāzes un pie tā dzēriena, jo mums kaut kā foršāk rosās sarunas. Un tad es domāju, bet arī, pagaidi. Man gribas parunāt ar cilvēkiem arī, kā nevar būt, ka es nevaru parunāt ar cilvēkiem tā vienkārši. Es gribu papētīt, varbūt es tomēr varu. Un izrādījās, ka jā, ja tā ļoti godīgi uz sevi paskatās un kāpēc es jūtos tāda ierobežota vai nedroša kādreiz situācijās,
Kad, tur ir tāds forši interesants pētījuma lauks, un tāpēc es saku, to iesaku no personīgās pieredzes, tāpēc kā arī tas ir ļoti jāņem vērā ar tām vielu lietošanām, ka katram tomēr ir kaut kādi bišķiņi individuāli motīvi, un arī tas, kā strādā mūsu prāts, un kā strādā mūsu ķermenis, un kādas atmiņas mēs te nesam, un kādi mums ir tie ceļi, ko mēs esam īsceļi iemācījušies, kā ar to strādāt, ar kaut kādām nepatīkamām sajūtām vai domām. Un, jā, nu, katrā gadījumā man tas bija tāds ļoti interesants atklājuma lauks pašai par sevi. Un pēc tam es jūtos jau tāda labāk aprīkota. Es tagad zinu, ko es varu, ko es daru, un ir tik forši netērēt naudu par to. Un, godīgi sakot, manā vecumā ir baigi forši arī no rīta pamosties tādam svaigam, jo man rīts vispār ir mīļākā dienas daļa. Un es kaut kādā brīdī nonācu pēc secinājuma, ka es bišķiņ, bet es varu just arī pat, ja es esmu izdzērusi pusglāzi vīnu nākamajā rītā. Un man vienkārši nepatīk to just. Man patīk just tā, kā es jūtos, kas no rīta pamostos tāda svaiga un ka enerģija mani nes jau dienā, ka man nav tā kā... Ja? Nē, tas ir absolūti, jo tāds... Nu, sevis jaunatklāšanas process tas tāds ir. Ja to es priekš sevis noteikti arī sapratu to, ka labi viens ir, teiksim, nu, tās sarežģītās emocijas un tās visas lietas, ja, tas ir viens, bet tad ir tie fiziskie bonusi, ja, kurus patiešām tu vari izjust, bet tu viņus tā izbaudīt vari, ja tu zini, kas ir paģirs, ja tu zini, kas ir tas grūtais rīts, ja tu zini, ka īstenībā var būt labāk. Man liekas, ka tā ir tā svētīgā doma par to, ka var dzīvot labāk, var būt labāk. Un varu piekrist, var nepiekrist, bet man ir tā sajūta, ka alkohols vismaz manā dzīvē neatnesa man labāku dzīvi. Nu, teiksim tā. Brīžos bija kaut kādi momenti, kad viņš pat šķita liederīgs un jēgpilns. Brīžos viņš noteikti bija kaitniecisks. Bet kopumā, vai es būtu uzvarētājs no tā, ka es esmu lietojis to 14 gadus, es teikšu, ka nē. Nu, tas būtu tāds. Par to sociālo lubrikantu palūdzu man atgādini, es tev atsūtīšu, ir kaut kur, es redzēju, es ceru, ka man izdosies atrast. Bija viens moments, kad, nezinu, vai šī tagad skatīsies kā reklāma vai nē, es saku, B-bārs bija uztaisījuši eksperimentu, tad, kad palēnām nāca iekšā tur tie bezalkoholiskie stiprinātie dzērieni. Un viņi bija uztaisījuši eksperimentu, kur pasūtīja dzērienus, pilnīgi klasiska epizode, vasaras teras un tā, un nesa. Un cilvēki, jā, pēc kaut kādiem 2-3 kokteļiem, viņi principā jūtās tā, un tad pie viņiem pienāk kāds žurnālists un prasa, kā tu jūties? Un tad man viegli reipst un tāds pietvīcis tas cilvēks un priecīgs. Un pēc tam viņiem vienkārši pasaka, tas var ārkārtīgi jauki, bet īstenībā ties kokteļos nebija alkohols iekšā. Ka tas placebo vēl moments vēl nospēlē. Jā, tas ir tas prāt, tas mindsets. Jā. Jā, precīzi. Un tās pašas metodas šajā gadījumā, ko nosauc, tā ir tāda publiska, tāds tā kā eksperiments, bet arī pētījumi, kas ir regulēti, viņi tādu pašu metodu arī izmanto, kur viņi salīdzina. Un tas rezultāts ir tāds, ka tas ir sociālais lubrikants, mēs to ieņemam savā prātā un tad arī attiecīgi tā uzvedamies. Te ir atkal, protams, ka var šķelt šķēpus par to, bet priekš manis sociālais lubrikants tāpat kā ļoti plaša virkne ar lietām priekš lietotāja ir vai nu tas iemesls, vai nu tas attaisnojums. Jo tie ir tie divi pamatie akmeņi, uz kā cilvēks, jo viņš jau zina, ka viņš jau lieto alkoholu, ka alkohols nav labs viņa veselībai, bet tieši tas pamatmīte, tas vai nu iemesls man ir, vai nu man ir vajadzība, tas ir tas, uz kā viņš balstās. Un vismaz arī es tā darīju. Un es, protams, iespējams saprotu, ka es esmu radījis kaut kā tādu cirvi diplomātisku cilvēku domāšanas to virzienu, bet, protams, ka es to balstu tikai vienīgs ar to savu pieredzi. Es vienkārši analizēju rūpīgi sevi un sapratu, cik gan tādā prasti es izturējos pats pret sev lietošanas laikā. Bet labi, nav par to stāsts. Par to ir bijis stāsts, principā, gandrīz 1000 dienas. Bet labi, noslēdzošais jautājums. Neobligātais jautājums, bet piedāvāju iespēju pajautāt kaut ko man, ja tu gribi. Jā, es gribu. Man interesē arī
tieši tā emocionālā joma. Jo tā kā tu tikko minēji, ka tas ir principā gandrīz tā kā mācīties dzīvot no jauna vai otrais piedzimt, ņemot vērā, cik mums ļoti normalizēts tas ir tajā kultūrā. Pastāsti gan no cilvēciskās, bet varbūt arī no vīriešu pieredzes perspektīvas, kas ir tās lietas, ko tu atklāji no jauna tieši tajā emocionālajā plāksnē. Varbūt labas, varbūt netik labas, kur tu jūties varbūt nedaudz ievainojams, tā, ko tagad darīt. Burvīgs jautājums. Šo man uzdod pirmoreiz. Ļoti labi. No emocionālās puses. Pirmām kārtām man bija viens no lielākajiem izaicinājumiem pēc tam, kad es izbeidzu lietot, bija vainas sajūta. Vainas emocija, bet izteikti attiecībā uz sevi kā to bijušo personu. Kā cilvēku, kurš sevi ir tik ilgus gadus maldinājis. Man bija tiešām svarīgi, ka es esmu sevi maldinājis ar lietošanu. Jo man bija tāda dziļa pārliecība par to, ka, es jau pirms arī man bija vesela plejāda ar saviem iemesliem un attaisnojumiem, kāpēc es tā kā lietoju kas un kā. Un tad es vienā momentā atskārtu to skarbo patiesību par būtisku atšķirību starp vainu un atbildību. Un kad es sapratu, ka es īstenībā palielu daļu savas dzīves esmu tik ļoti izvairījies no atbildības uzņemšanās, tā vietā vainojis vai sevi, vai sabiedrību, vai valdību, vai jebko. Bet mēs dzīvojam tādā uz vainu orientētā vidē. Un es sapratu, ka tā bija viena no manām lielākajām kļūdām, un emocionāli es to uzņēmu smagi. Jo man likās, kā es varēju tik ilgus gadus to neredzēt. Atkal vajadzēja sev pavainot bišķi. Jā, un atkal es sev bišķi pavainoju par to, bet pēc tam tas pārgāja, tāpēc, ka es vienkārši iemācījos, te ir tas stāsts par apzinātību. Es vienkārši iemācījos apzināti to vainu aizvietot ar atbildību. Un tas krietni izmainīja spēles noteikumus, priekš manis vismaz. Citas emocionālās puses bija, protams, ka bija vilšanās attiecībā uz atsevišķiem cilvēkiem, ar kuriem tā kā ir daudz laika kopā pavadīts, daudz pudu sāls ir izēsts un kur nu vēl izdzerts. Un tad beigās tu pēkšņi atklāji to, ka tas cilvēks, tā mana emocionālā piesaiste pie tā cilvēka ir bijusi iespējams spēcīgāk nekā viņam pret mani. Respektīvi tas, ko mēs saucam bieži vien par draugiem, nemaz nav draugi. Un tā ir tāda emocionālā puse tajā visā. Protams, ka emocionālais moments ir par to, ka atskārtu, kad cik gan īstenībā netaisns es esmu bijis attiecībās, piemēram, ar saviem vecākiem. Tas arī ir moments. Tāpēc, kad arī es nezinu, vai ir pētījumi, bet es no tiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu runājis šo gadu laikā, es varu apliecināt, ka absolūti lielākajai daļai no viņiem ir problemātiskas attiecības ar vecākiem. Un lietošana bieži vien ir tā kā, tas mierinājums soska, lai to sāpi remdinātu. Un es nebiju nekāds izņēmums, man arī bija attiecīgi tēmas ar vecākiem, tās ir emocionāli smagas. Tie ir tie grūtie momenti, kas ir, tāpēc es visu laiku saku to, ka ne jau nedzeršana ir. Nedzert ir viegli. Vienie cilvēki saviem nedzert ir viegli, tad pēc tam nāk tas viss. Bet pēc tam, kad tiek pāri tam grūtumam, tad ir tas atvieglojums milzīgais. Tad ir tas ķermeniskais, tas enerģijas pieaugums, tas miega kvalitātes uzlabošanās, tas daudz kas. Bet ir, protams, ka tas moments, kad ir jāstājas pretī tiem saviem demoniem vai tarakāniem vai putniem vai kaut kā, ar savām problēmām. Mums visiem tādas ir. Tas ir tas moments, kas ir tas grūtais. Un tādas no vīriešu puses, tur gan tāds bišķīt krustojums ar to emocionālo ir, tikai tāpēc, ka tas sniedz tādu emocionālu pacēlumu sajūtu man vismaz par to, ka, ir tas stereotips par to, ka veči dzer. Bet it kā būtu jābūt tā, ka tagad, kad es esmu pārgājis uz ūdeni, ka es tagad it kā mazāk vīrietis esmu, bet realitāte ir tāda, ka es nekad dzīvē neesmu jūties tik vīrišķīgs kā tagad, kad es vienkārši piecēlos kājās.
Nu, labi, šis te projekts vispār ir principā iet pret spalvu, tādai izteikti iestaigātai taciņai, ja? Bet es, pateicoties tam, ka es varu godīgi un stingri pateikt, nē, paldies, es kaut ko nelietoju, ko es zinu, ka tas ir slikti priekš manis, tas tik ļoti paaugstina pašvērtējumu, tas tik ļoti palīdz iztaisnot mugurkaulu, tas tik ļoti palīdz. Es neuzdomāju par to, ka nelietošana vispār tā kā veicina testosteronu atgriešanos atpakaļ normālā līmenī. Tā arī, protams, ka ir sajūta. Bet tieši tas, ka un te nav stāsts par kaut kādu dumpiniecisku, nē, es tagad nedzeršu. Nē, tas ir stāsts par apzinātu lēmumu, par to, ka es tagad darīšu, lai vai kāds būs sekas. Un tās sekas ir vienkārši burvīgas. Un tajā skaitā arī no vīriešu puses par to, ka man noteikti tas palīdzēs ir iztaisnot mugurkaulu, man tas noteikti radīs vairāk pārliecību par sevi, man tas ir radījis zināšanas par sevi, sevis izpratni. Ja? Tās ir tās lietas, ar kurām es zinu, ka bieži sabiedrības vīriešiem klibo. Un es nekādā gadījumā negribu teikt to, ka es esmu gājis pareizāko ceļu, jo es šo visu darīju un sapratu bez ārējiem palīgiem. Es neesmu bijis grupās. Es neesmu gājis apzināti 12 soļus, kā pēc tam beigās izrādījās, ka netīšām tas notika. Man pirmā saruna ar narkologu bija jau projektu ietvaros, ar Jānu Strazdini, pēc tam ar Velgu Sudrabu. Un es visu šo ceļu gāju, principā viens pats, to sevis izpētes ceļu. Un es nesaku, ka tas ir pareizi. Es noteikti zinu, ka būs lietas, par kurām es tomēr vērsīšos pie speciālistiem, jo es vienkārši jūtu to, ka man ir tie saucamie psihiskais mehānismi, kur vienkārši man nobloķējās, es netieku dziļāk, es netieku tālāk. Bet to pirmo drāzes līmeni var noņemt ik viens. Un tās arī ir tas, kas man personīgi radīja milzīgu tādu enerģijas pieplūdumu sajūtu, to spēku sajūtu, ka es tomēr tieku galā pats ar savu dzīvi. Es varu tikt ar viņu galā, un tā ir tik ļoti neatsverama baltpilna sajūta, ka to es iesaku pilnīgi visiem. Vienalga, vai lieto daudz, vai lieto maz, vai sen, vai nesen sāk, bet tā tiešām tā stāšanās pretī tām savām emocionālajām problēmām, tā ir tā burvība. Un patiesībā sakot, šī alkohola temata vietā šajā projektā varēja būt jebkas. Jo šis nav tik daudz stāsts par alkoholu, te ir stāsts tiešām par to, piecelties kājās un kļūt labākam, ja tu vēlies to. Te varēja priekš citiem cilvēkiem, te būtu atkarība no nesen aizliegtais paņēmiens no pornogrāfijas, šopaholisms, smēķēšana, you name it. Jebkas te varēja būt, kas vienkārši dod cilvēkam mākslīgu dopamīnu. Es izvēlējos to, ar ko es aizraugos. Es izvēlējos alkoholu, bet tas tā tēma var būt dažāda. Es atbildēju? Superīgi atbildi, paldies tev. Paldies tev, paldies. Ko dod Dievs, tiksimies vēl kaut kādā nebūtu kontekstā. Droši vien, ka 1000 dienu kontekstā jau vairs nepaspēsim, bet man ir milzīgs prieks, ka mēs satikāmies un iekļāvāmies šajā periodā. Liels paldies, Marta, par šo sarunu. Patiešām bagātinoši. Arī man būs par ko pareflektēt, man būs par ko padomāt. Arī atsevišķas pozīcijas, kas arī man liks padomāt, varbūt tās ir vērts beidzot mīkstināt savu attieksmi par lietām. Paldies tev par to. Un mīļš aicinājums visai PVO komandai 20. maijā atnākt uz noslēguma konferenci. Būs paneļa diskusija, būs arī kaut kāds tāds mans kopsavilkums par sasniegto, par izdarīto. 20. maijā NVO nams Imantā, Slokas ielā. Tur ir telpas, tas ir otrdienas vakars, sakot, tādā mierīgā gaisotnē, bet laipni lūgt. Arī jūs, tajā skaitā, darbie skatītāji, tiekamies 3. noslēdzošajā, vēl pēdējā 1000 dienas skaidrā konferencē. Paldies liels, ka skatījāties. Šī ir viena no rekordgarākajām mūsu sarunām, un man ir liels prieks, un patiesībā sakot, tiešām mēs varētu vēl, jo tematu ir daudz, un saturs ir manuprāt, ļoti, ļoti saistošs un interesants. Paldies, un tiekamies ar jums vēl kādā raidījumā pavisam noteikti. Vēl būs. Atā! Atā.